kāda skaista krāsa no sauseržiem, jā, no ragārēm. Fantastika, vienkārši fantastika. Jā, no klēts eko nav tik spilgta. Jā, daži atgādinājumi vecajiem fermentētāju draugiem un atkal jaunajiem, kas nesen ir pienākuši klāt. Protams, ka par to ir diezgan daudz runāts, bet cik satiekoties ar cilvēkiem un runājot, tad tās lietas, kas mums jau ir pašsaprotamas, tie, kas tikai sākuši fermentēt, es gribu atgādināt dažas niansītes. Ja? Tātad man šeit ir pumpis, tikko ir piepumpēts. Jā, mums šito man nav zeķu bikses, bet tas netraucē viņam strādāt, kā saka, mūsu labā, radīt brīnumus. Tātad, kādēļ mēs pumpējam? Šeit man tātad jau ir uzpumpētas 2,5 atmosfēras, var 3 arī iepumpēt, bet vajadzīgs ir 2,5. Nu, tas tā kā standartiņā. Kāpēc mēs pumpējam? Viņi aizietu arī tāpat. Jā, viņi tāpat radītu spiedienu arī bez šīm uzpumpētajām atmosfērām. Bet mēs viņus pumpējam tādēļ, lai tātad švakās baktērijas aizietu uzreiz bojā un mēs izvairītos cik vien iespējams no rauga baktērijām. Ja? Tas ir it kā maza niansīte, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad jau ļaujam, kā saka, darīt savu darbiņu. Pagaidām man ir 15 grādi, augstums arī fermentiem netraucē, drīzāk liels karstums. Ja? Tādēļ arī mums šeit stāv augstāk pa 30 grādiem nekad neiet. Pēc diennakts parasti es slēdzu dačiko ārā sildītāju, jo ir jau 6-8 atmosfēras un nav vajadzības vairs sildīt. Tur jau karstums, viņi karstumu ir radījuši paši, kāpjot atmosfērā. Nu, lūk. Vēl, lai mēs izvairītos no nepareizām baktērijām, mums nevajadzīgām, liekam klāt siena nūjiņu. Sākotnēji es pilināju 30 pilienus, pirmos, laikam, 2 gadus. Tagad es jūtu ir pietiekami, kā saka, tīri fermenti un pietiek ar 20. Ja mēs ar siena nūjiņu pārspīlējam, fermentiņš var sanākt skāps. Siena nūjiņa atkal cīnās ar pelējumu sēni, ar cita veida pesticīdiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi pilināt klāt, jo mēs nekad, pat tad, ja mēs ņemam no zemnieku saimniecības, mēs nekad nevaram dot 100% garantu, kad augļi vai dārzeņi ir 100% tīri. Nu, kā saka, mēs samazinām šo iespējamību. Tālūk, tas ir tas. Neaizmirstam turēt tīras pudeles. Tad, kad mēs izpildām fermentiņu, var turēt, pieņemsim, pudeles leduskapī. Tā viņas var ilgāk saglabāties svaigas un nav jāmazgā. Ja pudelīti, pieņemsim, mēs izpildām fermentu un liekam kaut kur siltumā, tad, protams, kad vai saulē, nezinu, kā kurš tur pagrabā, protams, var atkal pelējums būt, bet leduskapī viņas būs saglabāsies ilgāk svaigas. Ja nē, tad pēc kādām 4 dienām, 5, tomēr pudelīte būtu jāmazgā. Esmu izmēģinājusi dažādākas sodas, bet nekaitē pudelēm tieši, jo ja mēs sāksim pudeles mazgāt ar kaut kādām ziepēm, esmu mēģinājusi arī ar tiem super eko mazgāšanas līdzekļiem, ar kuriem pat augļus var mazgāt. Bet es esmu ievērojusi un sajūtusi to, ka fermentiem tikai šī soda, fermenti netraucē nekādīgi šī soda, kuru var nopirkt Livinā. Kaut kur droši vien internetā arī var nopirkt. Jā, esmu izmēģinājusi un šo, kā saka, atzīstu par labu esam. Pudelītes mazgāju tātad skaloju karstā ūdenī, tad beru sodu, tad vēlreiz 2 reizes skaloju karstā ūdenī, tad ir augstais, un tad tas ir parastais krāna, un tad es leju pilnīgi tīru filtrētu ūdeni no osmozes, vāru viņu un leju iekšā pudelē. Kratu, atstāju un tādā veidā dezinficēju. Un, jā, ļoti labi 3 gadus šāda metodīte strādā. Vēl par medu. Par medu man ir tāds spainītis, kuru es piepildu. Arī pirmo laiku mēs likām medu visu laiku kilogramu. Ir jāsajūt, ir kaut kādas ogas, skābas, kā dzērmenes, brūklenes vai kaut kāds
dārzenes bez salduma, tad liekam kilogramu. Un sākumā, kad jūtam, kad vajag, kā saka, lai fermenti ieskrienās un viņiem būtu jauda, liekam kilogramu, bet tā pietiek ar 700-800, jā, jo mums vajag trenēt baktērijas, nevis ēst ļoti daudz medu, jā, jo viņas arī ir gudras. Viņas no sākuma ēdīs medu, glikozi un pēc tam tikai fruktozi. Tad trenējam mūsu baktērijas vairāk fermentēt tieši augļus un dārzeņus nekā medutiņu. Ja mēs arī pieliksim pa daudz medu, tad var veidoties brāgas efekts fermentiņam. Nu, tā kā tā, mīļie, tāds ātrie ieteikumi jaunajiem un atgādinājumi vecajiem fermentētājiem. Nu ko, priekā!